Latviešu tautas pasaka Zelta ābols, lasa Diāna Vaskāne. Kādam tēvam bijuši 2 gudri dēli, bet 3. muļķis. Tās zemes ķēniņam bijusi ļoti skaista meita. Vienreiz meita saslimusi un bijusi gandrīz jau pie miršanas. Izvedušies visādus ārstus, bet neviens nevarējis meitai palīdzēt. Kādu nakti ķēniņš redzējis sapni. Sapnī ķēniņš runājies ar kādu vecu vecīti, un tas teicis, ka vajagot dabūt zelta ābolu, tad meita palikšot vesela. Nu ķēniņš izlaidis pa visu zemi ziņu, ka tas, kas zelta ābolu atnesīšot, dabūšot viņa meitu par sievu. Kādu rītu tēvs piecēdamies ieraudzījis durvu priekšā ābeli ar 3 zelta āboliem. Tēvs norāvis ābolus un iedevis katram no dēliem vienu, un sūtījis, lai tie iet uz ķēniņa pili izmēģināt laimi. Pa priekšu gājis vecākais dēls. Viņš paņēmis uz ceļa līdzi gabalu maizes, bet zelta ābolu ielicis kabatā. Gājis un iegājis mežā. Tuvojies jau vakars, un vīram iegribējies ēst. Izvilcis maizes gabalu un sācis ēst. Te, kur gadījies, kur ne, dēlam piesities sirms vecītis un lūdzies, lai iedodot gabaliņu maizes. Dēls vecīti izlamājis un teicis, lai strādājot darbu, tad būšot maize. Vecītis pateicis ar Dievu un pazudis. Otrā dienā vecākais dēls nonācis ķēniņa pilī. Iznākuši pretī sulaiņi un noveduši šo pie paša ķēniņa. Ķēniņš prasījis, ko šis gribot. Dēls atteicis tā un tā, esot atnesis zelta ābolu un nu gribot princesi par sievu. Ķēniņš licis dēlam, lai parāda zelta ābolu. Dēls arī tūliņ bāzis roku kabatā, lai izvilktu un parādītu ābolu, bet tavu brīnumu ābols kabatā bijis pārvērties par čūsku. Ķēniņš par tādu mānīšanos pavēlējis iemest vecāko dēlu cietumā. Nu gājis laimi meklēt vidējais dēls. Viņš paņēmis līdzi gabalu maizes, bet zelta ābolu iebāzis kabatā. Gājis un iegājis lielā mežā. Tuvojies jau vakars un sācis gribēties ēst. Dēls izvilcis maizes gabalu un sācis ēst. Te, kur gadījies, kur ne, dēlam piesities sirms vecītis un lūdzis, lai iedodot gabaliņu maizes. Dēls vecīti izlamājis un teicis, lai strādājot darbu, tad maize būšot. Vecītis pateicis ar Dievu un pazudis. Otrā dienā vidējais dēls nonācis pilī. Iznākuši pretī sulaiņi un ieveduši šo pie paša ķēniņa. Ķēniņš prasījis, ko šis gribot. Dēls atteicis tā un tā, esot atnesis zelta ābolu un gribot princesi par sievu. Nu ķēniņš prasījis, lai parādot zelta ābolu. Dēls arī tūliņ bāzis roku kabatā, lai izvilktu un parādītu ķēniņam zelta ābolu, bet ābols tāpat kā pirmajam dēlam bijis pārvērties par čūsku. Nu bijusi kārta iet jaunākajam. Muļķītis iebāzis kabatā riecienu maizes un iebāzis ābolu otrā kabatā un tad devies ceļā. Gājis, iegājis lielā mežā un te nodomājis apēst savu maizi. Ēdis, te nezinu, no kurienes piestājies sirms balts vecītis un lūdzies gabaliņu maizes. Muļķītis atdevis vecīšam visu. Dēls teicis, ēd vien tētiņ visu, es jau paēdu. Vecītis pateikdamies paņēmis maizi, bet par labo sirdi muļķītim iedevis mazu stabulīti. Ja stabulītē pūšot, tad tas, ko pūtējs vēloties, esot acu mirklī klāt. Muļķītis pateicis paldies par svilpīti un sācis iet godīgi tālāk savu ceļu. Otrā rītā muļķītis jau ātri bijis pie ķēniņa pils un klauvējis pie vārtiem. Iznākuši sulaiņi un prasījuši, ko gribot. Muļķītis atteicis, ka gribot izārstēt ķēniņa meitu. Labi, kalpi ielaiduši muļķīti pie ķēniņa. Ķēniņš prasīs, ko šis gribot. Tā un tā, esot atnesis slimajai meitai zelta ābolu un nu gribot princesi par sievu. Ķēniņš domājis, ka nu atkal kāds atnācis jokus dzīt, tāpēc gribējis jau muļķītis viest cietumā,
Bet te uzreiz muļķītis iebāzis roku kabatā un izvilcis zelta ābolu, tā ka visa zāle uzreiz nospīdējusi. Nu bijuši ķēniņam lielie prieki. Viņš paņēmis ābolu un tūliņ iegājis pie meitas. Ko līdz meita ieraudzījusi ābolu, tā tūliņ izkāpusi no gultas un bijusi vesela, tā ka nevarējis nemaz iedomāties, ka jau maz kādreiz slima bijusi. Tik tālu nu viss būtu bijis labi, bet nu vairs ķēniņiene, princesi ne par ko negribējusi laist pie muļķīša. Beidzot bijusi arī ar mieru meitu dot, tikai tad muļķītim jānogana līdz pusdienai baltais zaķis. Ja zaķi noganīs, princese muļķītim rokā, ja ne, lai iet kā nācis. Otrā rītā muļķītis aizdzinis balto zaķi uz ganībām. Zaķis ēdis gluži mierīgi. Pats muļķītis sēdējis pēnā un pūtis stabulīti. Ap pusdienas laiku atnākusi pati ķēniņiene apskatīties, kā ganam klājas. Muļķītis atbild, ka klājoties labi, un no tāda nieka jau neesot nekā ko ganīt. Nu ķēniņiene gājusi mājā, bet ko domā zaķis tai cilpu cilpiem līdzi? Gan muļķītis kliedis, gan saucis, bet kā nekā, tā nekā. Beigās iedomājies, ka kabatā ir vecīša stabulīte. Izņēmis stabulīti un sācis pūst, un tavu brīnumu baltais zaķis nācis cilpiem vien uz ganībām atpakaļ. Nu vairs ķēniņiene nezinājusi, ko no dusmām darīt, jo meita nu bijusi jādod tā kā tā. Otrā dienā sākuši dzert kāzas un dzer vēl tagad, ja nav nomiruši.